Tā es tev te priekšā. Netrauc, ne? Neatkarīgi Latvijas valsts, un tie, kuri kā dabiskā veidā piedzima jau atjaunotā neatkarīgā savā Latvijas valstī. Tas liecina to, ka mūsu mazajai latviešu tautai ir svarīga šī apziņa, ka mums ir sava valsts.
ka mēs par to esam cīnījušies, to mēs esam vēlējušies atjaunot, kā nu pratām. Tādēļ paldies visiem tiem, kuri tapināja šo ideju, ieguldīja darbu, piepildīja un pildīja cerības par valstisku, labu Latvijas valsti. Joprojām mēs esam ceļā uz pilnību. Un tādēļ šodien mēs, kā katru pavasari, tādā burvīgā ziedoņa laikā svinām. Paldies visiem, kas sarīkoja šīs dienas svētkus. Mums visi savu nodā svin. Mēs sirsnīgi sveicām gaviņniekus. Gribētu teikt tālus taurētāji, bet nu šoreiz tie skrīmēri taurētāji, kuriem ir 10 gadus. Kā vienmēr, esiet burvīgi, un mēs ar jums lepojamies. Tikai skrībrieši, nu, viss novalds, nu, arī Latvija. Mums ir prieks, ka pie mums šodien viesos ir pulteņi no Ceļsīm, pulteņi šo svētkus. Mums ir burvīgs, mums sagaida burvīgs koncerts, bet šodien mēs redzam arī burvīgi izstādi, kas ir šīs zāles priekštelpās. Paldies šo radošo darbu autoriem, Baigai. Es kaut ko nepareiz pateicu. Es jau nopīts. Arī tie ir tik skaisti, tik burvīgi, un nevēlti ir valsts novērtējums. Krīveros ir visaktīvākie novada uzņēmēji, mazi uzņēmēji, vidēji uzņēmēji. Un, ja mums atbrauc kādu viesi, mēs vienmēr vaidām un vedīsim skrīveriem, lai mēs varam lepoties ar to, par jūsu prasmīgajām rokām, par jūsu viesmīlību. Jūs esiet ļoti iederīgi atjaunotajā Latvijas valstī. Lai visiem jauka koncertu noskaņa un svētku noskaņa visu dienu.
īstenībā normālā daudzumā. Neteiksim, nedaudz, maz ir viss kārtībā. Paši galvenie ir ieradušies. Ir skaidrs, kas mums vairāk mīl tātad, vai ne? Vai ne? Mazliet drusciņi šīs koncerta struktūru, lai mēs nebūtu pārpratumi. Runājot par pārpratumiem, ja jums ir kādas pretenzijas pret kaut ko, tas likās smieklīgs no. Uzreiz pie manis. Tikai vienīgi, ja otrais fagots spēlē nepareizi, es esmu vainīgs. Tā kā pretenzijas tikai pie manis. Ja ir kaut kas labs, tad man ir komīte kultūras nama centra pārstāva administrācija labo tikai viņam. Tātad sadalāmies, ja? Ja kāds slikts, tad pie manis, ja kaut kas labs, tad pie viņam. Vai to mēs esam skaidrībā? Tas ir labi. Mēs tagad taurētājs uzspēlēsim dažus gabaliņus. Mums nomainīs fantastiskais Cēsu Big Bands ar Mariku Auziņu vadībā. Lūdzu, Marika, parāties. Ko es vēl gribēju pateikt? Viss jūs varat justies brīvi, cik vien varat brīvi justies. Mēs tāpat jutīsimies brīvi, jo, ja ir ballīte, ja mēs uzskatām, ka šī būtu tā kā ballīte, gan Latvijas, gan mūsu taurētāji, gan vispārējo, tad mēs tā arī gribam justies. Ir skaidrs? Skaņdarbus es plus-minus varbūt kaut ko pieteikšu, varbūt nepieteikšu, bet nosaukums noteikti es visticamāk piedomāšu. Autors es varbūt kādam nosaukšu, varbūt kādam nenosaukšu, bet nosaukumu droši vien izdomāšu. Ja jums interesēs īstais nosaukums vai kas, atkal pie Skurvīveru vadības, tur būs viss autoru tiesībām, viss būs nodots, tās to varēsiet noskaidrot. Kaut ko tā es daros. Jūs jau, kāds bijis šeit uz koncertu, tad zini, ka es jau tā mazliet tā daros. Jā, šitais jūs arī, ja kāds ir bijis, zinat, man 1 un 2 ir ārā, neņemies ļaunā, uzreiz. Jā, tas tāds darba trauma, teiksim tā. Pirmais, starp citu, arī, mēs vēl kaut ko spēlēsim no autora, bet autors arī nav tāds soli maršs šis bija, ar tā kā iesākums, vienīgs mazliet soli maršs, mēs viņu esam spēlējuši. Vēl atkāpšos mazliet haotiski, mazliet runāšu, jo es nekad negatavojos, jūs arī zinat runām, tāpēc es tā esam spēlējuši un viss koncerts no mūsiem skaņdarbiem. Būs kaut kas jauns, nedzirdēts, bet lielos vilcienos ir tas, kas jau ir bijis 10 gadu arī, kas bija pirms 10 gadu tieši 4. maijā, kas spēlēja pirmo koncertu. Es nezinu, vai šis būs pēdējais. To mēs nezinām, ja? Ir tāda arī skaņdarbiņu pāris vai viens tikai, ko mēs jau bijām toreiz spēlējuši. Mazliet arī tāds, godinājumi. Aivars Krūmiņš autors ir Soli solim. Aivars Krūmiņš! Tas vēl tāpat vien Aivars Krūmiņš. Aivars Krūmiņš, kā jūs ļoti labi zinat, ir vietējais mūsējs, vai ne? Skrivrits. Taisnība, ne? Novadnieks ir, tāpēc arī Aivars Krūmiņš, viņš ļoti mīļš gan mums, gan visiem pūtēju saimēm. Labi, es aizmirsu ūdentiņu, paņemt, jo man jau sāk jau kals mute, bet pirmais tāds bija šis. Nākošais skaņdarbs, fantastisks skaņdarbs ir. Jūs noteikti zināsiet, tāpēc noteikti nosaukums vēl nepateikšu, bet mēģinām sajust to smeldi. Es neteikšu vairāk neko. Jā, ja jums ir telefoni neizslēgti nekas, mēs piedodam arī to. Ja jums zvana iziet ārā pavināt, ja? Tas ir tā, ja tāpēc saku brīvi, ja kaut kas jau jās. Labi. Thank you.
dramatiska, skaista, melodiska. Un Aurits te mums te. Labi, ķeramies tālāk. Nākošā latviešu tautas dziesma. Starp citu, Marek, tu jau kāds pabrīdī saki, ja? Es te aizraujos nākošais skandarbs. Es nezinu, es pieļauju, ka jūs lielu daļu pazīstat, viņus visus, viņi visi baigi pašie. Tagad nākošajā skandarbā, un vēl dažos, mums ir bundinieks. Bundinieks mums ir Rainis. Mēs esam tā kā mēs esam Rainis. Raimonds viņu sauc, bet mēs viņš ir Rainis. Viņam ir divas fantastiskas meitas. Varbūt, ne, ir tīks. Viņas arī apspēlē. Beāte un Ādele. Viņas ir, kā jau ģimenes uzņēmums mums tagad, ne? Izlaidīs kādu soliņu arī uz bungām. Patiesībā taurētājs jau ir tā kā ar tradīcijām ar to ģimeniskumu, jo bija Pabri, mums bija Arcihoviči. Tā, kas mums tagad... Kas tagad? Porieši, jā, mums ir brāļi māsas, mums bija vēl viena Mārtiņš un Ernest. Mums ir tāda ģimeniskā diezgan. Bet labi, tas tikai tā iestarpinājumā. Laižam par bundiniekiem dziesmu, vai ne? Ko jūs varat arī, man kā dziedāt līdz, vai ne? Mums ir dziedātāji ar šeit, es zinu, kaut kur varbūt zālē, varbūt nav, bet mēs visi latviešu tautas ir dziedātāji, vai ne? Yes! Kā es paldies latviešu, vai ne? Laižam dziesmu, ko varam dziedāt līdz.
sev arī aizmirst, jūs, ja kā jūtoties brīvi, jūs arī varat danču plācis, arī var dancāt. Nākošais mums tās foksīts ir, jā? Bugi, bugi! Bugi, bugi! Mums ir patiesībā, ja mēs tā no repertuāra ņemam diezgan daudz latviešu. Un latviešiem patiesībā diezgan forši arī sarakstīts ir. Mums ir latviešu lielmeistari tāds, kas sarakstījuši tik ļoti labi priekš tromboniem. Trombonu grupu var piecelties kājās, parādīt. Trombona orķestris nav tik sulīgs kā teiksim, jā? Labi, laižam nākošais skaņdarbs, uztaisam ar kārtīgu balli.